Čau visiem! Nu jau mums ir tāds mazs pulciņš sekotāju, un līdz ar to, respektējot to mūsu savienību, es gribu parādīt savu dzīvi, pastāstīt par sevi mazliet vairāk, lai jūs varat mani iepazīt kā cilvēku, kā personību, kura ir gājusi cauri dažādām lietām, pārdzīvojumiem. To, protams, es neatklāšu tā visu uzreiz, bet pamazām, pacietību. Tiem, kam interesēs, tie, kas rezonēs, tie sapratīs. Un beigās es jūs visus arī aicinu rūpēties par savu emocionālo labklājību, vai ne? Tātad mans stāsts. Tad, kad es sāku pamosties, ja kā mēs visi stāstam, pamosties, atmosties, sākt apzināties, man bija 37 gadi. Iedomājieties, līdz 37 gadiem es rāvu savu dzīvi vienā stresā un trauksmē. Es neapzinājos ne sevi, ne tas, ko es patiesībā gribu, ne savu ķermeni. Man tas viss bija nolikts maliņā. Un es kā tagad atceros to brīdi, kad man ar attiecībām viss bija labi. Es ir satikusi kolosālu cilvēku. Manas dzīves stils bija ļoti normāls. Mana drošības sajūta, viss nostabilizējās. Tieši tad man dzīvē sāk iet vislabāk. Un interesants moments ir tas, ka tieši tad, kad man sāk iet vislabāk, mentāli, emocionāli, man palika viss sliktāk. Tagad sapratīsiet tie, kas ir izgājuši tam pašam cauri. Tajā brīdī, kad tavs ķermenis beidzot ir drošībā, var uzticēties blakus partnerim, cilvēkam, kas tev ir, tad, kad tev arī materiāli tu esi nodrošināta, tad, kad tev viss ir jau labi, tad pēkšņi viss iet vienkārši, es atvainojos, pa D. Un tu nesaproti, un tu jūti, es atceros, ka es jūtos vainīgi, kas pa sūdiem, es atvainojos. Viss ir tik kolosāls, nekad neesmu dzīvojis tik mierīgi, man nekad nav bijušas tik mīlošas attiecības, man nekad nav bijis viss tas, par ko es esmu sapņojis, un tieši tagad es jūtos tik slikti. Un tieši tas brīdis ir tas, kad tavs ķermenis beidzot var justies mierā un sākt rādīt, kas tur patiesībā iekšā darās. Tas jau ir tas moments, kad beidzot tu sāc skatīties sevi iekšā un tu sāc sevi just. Tā tas arī izpaužās dzīvē. Un bieži vien mēs redzam cilvēkus, radiniekus, draudzenes. Viņām viss ir super, viņas ir apprecējušās, dzīvo ārzemēs, braukā, ceļo, viss viņām ir. Bet tad, kad tu ar viņu sazvanies, viņi ir kapitālākajā depresijā, viņi vispār pat negrib ar tevi īsti runāt. Viņa vārtās pa dīvānu un neceļās augšā, un tu nesaproti, kas tam cilvēkam kaiš. Viņa nekad tik labi nav dzīvojusi kā tagad, un tieši tagad viņa vārtās kaut kādā depresijā. Tas arī, mīļie, ir šis fenomens, ka tad, kad tu vari atļauties beidzot būt drošībā, tad arī ķermenis tev rāda, kas tur iekšā notiek. Un tas ir baigi forši. Forši tādā ziņā, kad tu esi gatava beidzot to visu strādāt ārā, beidzot skatīties tajā iekšā. Tas nozīmē, ka arī ķermenis ir gatavs, viņš ir gatavs palaist visu to, ko viņš nes sev līdzi. Rūpējieties par savu emocionālo veselību. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tikai tā mēs varam tikt dzīvē uz priekšu un uzlabot savu dzīvi ar vien labāk. Citā kvalitātē, citā līmenī, citā izaugsmē, citā sauc kā gribi. Gan veselības ziņā, gan tā kā tu jūties, gan visi tie saucamie depresņaki vienreiz arī beigsies. Ir iespēja to visu izstrādāt. Griezieties pie terapeitiem, ejiet, strādājiet, jebkura prakse, jebkurš laiks, ko tu ieguldi sevī, tev palīdzēs. Atrodi savējo un ejiet un tieciet no tā vaļā. Es pati tam esmu gājusi cauri un tagad pati ar to nodarbojos un jums palīdzu. Ieklausieties sevī
un ejiet no tā tikt vaļā un dzīvojiet savu labāko dzīvi. Lai jums forša diena!